Labdien, klāt oktobris, tātad svaru laiks, un skatīsim, ko tad svariem oktobris sola. Kādu enerģiju, iespējams veselību, izdošanos, visu to labāko svariem dzimšanas dienā. Svariem oktobris ir mierīgs un kluss mēnesis. Mēnesis, kad ir iespēja padomāt par sevi un ziniet, ka tā ir liela bagātība šajā steidzīgajā pasaulē. Tātad visas tās reizes, kad jums ir iespēja palasīt grāmatu vienam pašam vai paskatīties datorā to, ko jūs katrs vēlaties, atceraties šo brīnišķīgo vienatnības iespēju un mēģiniet iespējams oktobrī to praktizēt, mazliet praktizēt, būt paši ar sevi, vairāk vērsties sevī pēc padomu, mazāk klausīties ārpasaulē, ārpasaules ieteikumos un vairāk gremdēties tādā apcerē. Manuprāt, šī ir ļoti, ļoti piemērota enerģija oktobrim. Tad šāda balstos pats sevi, turu savu mugurkaulu. Sāku runāt par kauliem, un tad, ja par veselību runājot, tad mazliet viņās palūkojiet, lai jūsu kauli, dzīslas, skrimšļi, viss šis te kustība aparāts ir kārtībā. Nemēģiniet izaicināt likteni un pārbaudīt skeleta sistēmu. Darbs. Skatīsimies, ko darbs piedāvās svariem. Redziet, darbs jau piedāvā pietiekami daudz informācijas, diezgan lielu apriti, daudz lielu nepieciešamību saņemt zvanus, ēpastus, atbildēt, būt gatavam nepārtrauktai tādai straujai ātrai reakcijai, kas varbūt radīs mazliet tādu nemierīgu gaisotni. Tāpat dažam labam svaru zīmes pārstāvim šī kārts var vēstīt par to, ka būs kādas mācības, braucieni, kustēšanās, mazas pārbaudītas, tās nav lielās pārbaudas, tādi testiņi, tādi izaicinājumi. Tad šo mēs ņemam tādā pozitīvā virzienā, mēģinam uzreiz iesaistīties, atbildēt, tā kā ar domu, nevis, mani tagad te pārbauda, bet ar domu forši, es šito te atcerējos, un varbūt pirmais, kas atbild uz jautājumu. Tātad nemēģiniet trīt mēles, nevajag, tas aizies dziļumā. Kā jau dažreiz kolektīvos mēdz gadīties iekšējas kaut kādas nesaskaņas tikai tādēļ, ka kāds kādam kaut ko ir pateicis. Šoreiz laižam gar ausīm vienkārši. Privātā dzīve, svari, privātā dzīve. Mainīgi gan izskatās, ka jūs kārtīgi lutinās šajā jūsu dzimšanas dienas mēnesī. Palūkojiet vien kādas ērtības un tāda īpaša status jums ir gaidāms. Daudz domāsiet par mājas komfortu, iespējams, ka pirksiet kādas nelielas lietiņas gan sev, varbūt pirksiet tās lietiņas it kā sev, bet kopsumā jau tas būs visiem mājniekiem, tas būs kaut kas tāds, kas padara jūsu dzīvi daudz mājīgāku. Un palūkojiet acīs krīt vai ne tas lielais pulkstenis aizmugurē, netaupiet laiku uz saviem mīļotajiem. Neskatieties pulkstenī, ka jums jāskrien prom vai jums kaut kādas darīšanas. Esiet kopā un izbaudiet šos te vēsākos rudens vakarus, tādus mīkstus plediņus. Kas jauns ienāks svaru dzīvē? Svaru dzīvē ienāk, te turpinās tā sajūta par materiālajām vērtībām un par stabilitāti un par drošību. Svaru dzīvē var ienākt kāda lielāka nauda, vai šo naudu atnes sieviete, tad tā varētu būt peļņa, un šie naudu uzreiz taisnā ceļā iet uz jūsu mājas labiekārtošanu, uz jūsu, labi, lai tas ir zemes gabals, vienalga, kas tas ir, uz jūsu tā kā fundamentu uzlabošanu. Un tagad, kas aizies? Kas aizies no dzīves? Aizies tukšas cerības. Aizies iespējams kaut kas tāds, ko jūs bijāt domājis, ka jūs šajā rudenī izdarīsiet, bet tam vēl nebija racionāls grauds. Tu esi tā kā palaidis gaisā tādu ideju, bet tad vienkārši vajag piefiksēt, ka tā ideja, ka tas neizdevās šajā rudenī. Oktobrī, protams, rudens vēl garš priekšā.
Tāds lielisks mēnesis, manuprāt, svari, lai jums izdodas nosvinēt šo dzīvi. Uz tikšanos atkal!